Labdien! Mani sauc Jana Andersone. Paskatīsimies, kādas mums gudrības šodien kārtis stāstīs. Veiksme. Veiksme, prieks. Veiksme. Eņģelis. Eņģelis ved. Katram ir savs eņģelīts, un eņģelis palīdz iziet no grūtām situācijām. Un šobrīd jums ir veiksme. Eņģelis ved vīrieti, varbūt viņš palīdz jums satikt jūsu cilvēku. Tāds vēstījums. Veselība, stabilitāte. Veselība, stabilitāte. Saknes, nopietnu cilvēku jūsu dzīvei. Vērtīgu cilvēku. Arī dzīves gudru cilvēku, kurš ir apmierināts jau par savu dzīvi, ir ieguvis arī dzīves mācības, arī izgājis dzīves grūtības, saprot daudz ko, novērtējis savu dzīvi, pārgājis pāri kādām slimīgām situācijām vai arī attiecībām, problēmām, apgājis problēmas daudz. Te ir runa par vīrieti, laikam. Un iet uz gaismu, iet uz savu veiksmi gaismu, uz pozitīvu vajadzīgo ceļu, kur ir gaišs un skaidri. Ir stiprs, nosvērts, uzticams cilvēks. Te ir jau izgājis varbūt vai neizgājis no brīdinājums, kad viņš vēl nav izgājis, kaut ko nav sapratis. Viņš iet vēl to ceļu, bet ir brīdinājums. Jūs to sajutīsiet. Vai cilvēks ir patiess, vai viņš nav patiess. Jo nav jābaidās. Jūsu ķermenis teiks priekšā. Jums tas apmierina vai neapmierina. Tāpēc baidīties nav no kā. Jā, jūsu sajūtas. Jūs to sajutīsiet. Jūsu asinis. Ķermenis to teiks. Ja nerīkosieties, ja tam nepievērsīsiet uzmanību, tad pārmaiņas, ja nepievērsīsiet tam uzmanību, tad pārmaiņas, tā valdīšana. Tad būs viltība. Ja nepievērsīsiet tām sajūtām uzmanību un nereaģēsiet, jo, lai neizsauktu agresīvu reakciju no vīrieša puses. Jā, viņš iet uz savām gudrībām, iet cauri šobrīd no tām slimīgajām situācijām, problēmām,
Un būtībā iespējams jūs kā gaismas stariņš, jo jums jau vieglāk šobrīd, jūs jau iegūstat tās gudrības, saņemat, bet viņam tik viegli neiet, tāpēc arī ir kaut ko viņš nesaprot, un tāpēc kārtis šobrīd brīdina. Ir svarīgi vadīties pēc savām sajūtām, nedrīkst nepievērst uzmanību, jo citādi tā viltība ienāks, un laimes redz, dzīves redz. Augstākie spēki, ticiet, šobrīd notiek tā, kā jānotiek. Ticiet tam, kā jānotiek. Ir palīgi no augstākiem spēkiem, ir palīgi, kas jums palīdz, jūs ved. Noņem visu lieko, bet, protams, jūs palīdziet savā dzīvē. Noņem tās saites, tos šķēršļus jūsu dzīvē, viltniekus, un jūs vadaties pēc sirsniņas, pēc savas sirds. Jūs dariet darbu, jūs radiet savu stabilitāti pēc sirds. Jūs to esat izcīnījusi, šo mieru, apmierinājumu. Jūs to aizgājāt no nelabvēliem, ejat, reaģējat, ja ir tādi. Jā, no malas, ja grib manipulēt. Vai, jā, strīdēties. Jūs to mākat tagad novērst. Lai ieietu jaunā, vieglākā dzīvē. Lai nebūtu jācīnās kā ar vēja dzirnavām. Jūs no tām grūtībām aizejiet, jo nekas nav jāpiespiež. Katram brīva griba, kā viņš to dzīvi dzīvo. Vīrietis gribēja tā dzīvot, lai dzīvo. Katram savas mācības, mēs ejam pēc savām vērtībām. Mēs necīnamies, mēs nevienu nepārmācam, mēs ejam uz saviem mērķiem. Tas, kas pēc mūsu taisnības. Un tādā veidā tad arī ienāks brīnumi mūsu dzīvē. Visums par to parūpēsies. Mēs atļaujam tādā veidā, kad šķēršļus noņemam, izgājām no šāda te purva. Mēs neslīkām, mēs kustējāmies, izgājām no tā purva. Grūti gāja, jo, kā purvā parasti ir, jo vairāk kusties, vairāk slīksti, ja? Tad mēs iespējams ilgi tajā situācijā, ja? Ar gudrību no tās situācijas izgājām, lai savu dzīvi mainītu. Un te ir kāda dusmiņas. Te ir kāda dusmas, kad jūs no tā esiet izgājusi, jā, un ieguvusi tās gudrības, kas jums vajadzīgas bija.
Jā, jūs aizgājāt uz skaidrību, ņēmāt vērā garīgās mācības. Un cilvēks tad vēl par to dusmojās, ka jūs viņu pametāt. Jā, tas ir dzīve, bet tas ir liktenīgi. Tā tam vajadzēja būt. Katram savas mācības, jums citas izejas nebija. Arī bija savas domas, kas jāmaina. Tādēļ arī mums radās vīrietis kā atspulgs, kas radīja mums tādu situāciju. Mums arī vajadzēja ar domām strādāt, ar sevi, lai mēs to situāciju mainītu. Un mēs tajā brīdī tam partneri, mūsu tam vīrietim vai bērna tēvam bijām ļoti piemēroti tai situācijai. Mēs viens otru mācījām, lai dzīvi padarītu labāku, tik vai spējam vai nespējam viens otru dzirdēt, to jau mūsu rīcības un situācijas parāda. Un te parāda to, ka vīrietis vēl iet ārā no situācijas, jo viņš saskārās. Jūs izgājāt, mainiet savu dzīvi, turpinat vēl mainīt savu dzīvi, izejat no meliem, bet cilvēks palika savā, un tad tagad arī cenšas mainīt. Viņš spiests arī aizdomāties. Liktenis piespiež cilvēku arī mainīties. Mēs labāku dzīvi varam sev pievilkt tikai tad, ja mēs paši sevi mainam. Mēs labāku cilvēku arī varam pievilkt tikai tad, ja mēs paši savas īpašības paradumus esam mainījuši uz pozitīvām īpašībām un paradumiem. Vai ne? Jā, un tad ir prieks, laime, skaidrība, gaišums, pozitīvisms. Mūsu dzīve ienāk. Jāsaprot skaidri un gaiši, nedrīkst būt bēdīgās sajūtās. Nu kā nedrīkst? Visu drīkst, bet visu ar mēru. Tās visas sajūtas ir jāizdzīvo, bet nedrīkst ieilgt tā situācija. Ja mēs iestiksim, mēs sarežģīsim vairāk sev dzīvi. Jo mums ir jāpaceļ mūsu vibrācijas, lai bēdīgumā mums enerģijas nebūs. Mēs savu enerģiju pazemināsim. Un enerģiju varam vairot, kad mēs stiprinam, savas vibrācijas paceļam uz pozitīvām un ar darbībām. Ar darbībām mēs savu enerģiju vairosim. Jo, ja kurš nedara, tad visums enerģiju nedod. Tur ir purvs. Dot cilvēkiem tiem enerģiju, kuri dara. Lūk, tādas mums dzīves gudrības. Un ja mēs būsim bēdīgās, vibrācijās, bēdīguma sajūtās, tad arī tā maģiska ietekme paši mēs izsaucam to maģisko negatīvo ietekmi. Ja esam ilgstoši negatīvās, destruktīvās attiecībās vai situācijās, ja mēs to nemainam ātrāk,
tad mēs paši to maģisko ietekmi izsaucam uz sevi. Un ir jāmeklē tad līdzekļi. Un tā jau ir, nav jādusmojās uz tiem pāri darītājiem mūsu. Jo mēs paši izsaucām to. Vajag ātrāk apzināties un meklēt izeju, līdzekļus, kā no tās situācijas iziet. Sveikiem, veseliem, lai mūsu veselība neciestu, lai mēs nesaslimtu ar sliktām slimībām. Svarīgs gara spēks, atrast gara spēku. Lai aizsargātos no meklēt aizsardzību pret tām maģiskām ietekmēm, bet liels spēks mums vienmēr ir Dieva spēks. Dieva spēks ticībā. Bet tad, kad mēs esam ienākuši par ilgu bēdīguma sajūtās un jau mums pret ir maģiskas ietekmes, mēs meklējam zināšanas, ko iesākt tādos gadījumos, kā mēs no tām maģiskajām ietekmēm varam aiziet, jo mums ir jāatgūst enerģija. Jāatrod, mūsu ceļš pie sevis, pašapziņa jāpaceļ, ticība sev jāpaceļ. Tas ir liels darbs ar sevi. Un ir jāmeklē tad zināšanas, lai nogrieztu to, mainītu to situāciju, tās maģiskās ietekmes uz vieglāku likteni, uz vieglu dzīvi, priecīgu dzīvi, veiksmīgu dzīvi. Te ir vīrietis sapņo par sievieti, bet nevajag būt ilūzijās. Jā, tas ir jāizbeidz, nevajag neko sapņot. Vajag skaidri redzēt situāciju šeit un tagad. Nevajag sapņot. Jo dzīve jādzīvo tagad. Vajag reāli novērtēt. Jo, ja sapņojam, mēs arī pašapmāns notiek, un mēs arī paši varam kaitēt ar savām domām, savai dzīvei. Ne tikai citi no malas var kaitēt, bet paši savām domām mēs varam sev apgrūtināt likteni, savu karmu. Tādā veidā sapņojot, tā ir enerģijas noplūde. Ja mēs sapņojam par kādu cilvēku, kas nav reāli šeit tagad. Mēs nenodarbojamies ar to, kas mums ir jānodarbojas. Ar ko jānodarbojas? Mēs savu enerģiju raidam pagātnē. Tā ir enerģijas noplūde. Mums vajag enerģiju šeit, lai mēs savu dzīvi vieglāku radītu, priecīgāku, laimīgāku, veiksmīgāku. Vajadzīgas atslēdziņas, ņemt tās atslēgas rokā, slēgt tās durvis vaļā. Meklēt vajadzīgās informācijas, kas no nepatiesas informācijas atradīsim izeju.
atradīsim to informāciju, kas iedos atbildes. Ja mēs atrodam atbildes, mēs rodam spēku iet tālāk. Vai ne? Jā. Un ja ir spēks mums, mēs vairojam to enerģiju un mēs arī tad pavairojam savu labklājību. Un rodas tad mums arī finansiālās iespējas, kā ar skatīšos nākošo kārti, sods, dzīves sods. Mēs sodam sevi, tad rodas kā sods dzīvē, ja mēs atļaujam kādam ar sevi manipulēt. Ja mēs cenšamies kādam izdabāt citam, ne sev, tad mēs sev radam nepatikšanas, sarežģījumus dzīvē. Ja mēs neesam taisnīgi paši pret sevi cenšamies, mēs zaudējam prieku sev. Savu prieku, dzīves prieku mēs pazaudēsim. Ja mēs centīsimies izdabāt kādam, mēs paliksim gaidās. Visu laiku gaidīsim, kad būs tā labākā dzīve. Bet to labāko dzīvi mēs radām paši. Paši savām rokām. Paši savām domām. Un tīrām domām mēs attīram. Tā kā es visos video saku, mēs attīramies un mēs visādi attīramies. Gan fiziski, gan enerģētiski, vai ne? Garīgi it visādi. Mēs radam, atbrīvojam, attīram to savu lauku, savu auru, tīram tik, piepildam. Ja mēs attīramies no kaut kā, tad mēs piepildam vietā ar kaut ko pozitīvu, labu. Ja mēs tikai no tā sliktā attīrīsimies, kā magnēts būs atpakaļ. Tas tā kā gumiju. Kad mēs noņemam, un atpakaļ mums tā gumija būs, tas negatīvs atpakaļ. Ja mēs neko nemainam, ja mēs nepiepildam sevi ar savādākiem, ar veselīgākiem paradumiem, ar savādāku domāšanu, ar savādākām rīcībām. Ja mēs sevi nemainam, mēs atgūsim to dzīvi tāpat atpakaļ. Un gaidīsim tik to stabilitāti, turpināsim gaidīt. Mums ir jāattīrās un jāpiepilda sevi ar kaut ko labu vietā. Jādziedina sevi, jādziedina. Un tur ir tad jāskatās kā jau mēs dziedinam, skatāmies, ja tāpat ir problēmas, tāpēc ir speciālisti dažādi. Mēs skatāmies, kur tad ir vēl problēma, strādājam vēl ar sevi, savām domiņām, kamēr kļūstam. Kamēr atrodam atbildes, kļūstam stiprāki, varošāki, mierīgāki, ja rodam atbildes, tāpēc ir svarīgi mācīties meklēt sadarbību, kas var palīdzēt. Un tad būs svētki, uzvara pār visu, dzīves apmierinājums, kad ir pārvarētas tās grūtības, tās problēmas, daudz kas saprasts, sasniegts, un atliek tad dzīvi dzīvot, turpināt meklēt vajadzīgās zināšanas, lai to enerģiju vairotu, jo
lai nekaitējam citiem, lai nav jāņemot, kā ir kā tie enerģētiskie vampīri, ja? Mēs nevis no otra ņemam enerģiju, mēs kultivējam paši sevi enerģiju. Lūk, lai nekaitētu otram. Bet kā attiecībās, tad jau tur kā pienākums vienam pret otru, un ja vajag miedarbību tādu appusēju, līdzvērtīgas attiecības, lai būtu saskaņa. Tāds vienošanās appusēja, kad pienākums vienam pret otru, tas notiek dabīgi, un kad 100% izjūtam to pienākumu un to atbildību, neprasot tā kā no partnera. Ja katrs 100% atbildīgs par sevi, tas jau nāk appusēji. Katrs rūpējās par to, ko jārūpējās, un tas tad nāk kopīgas tās rūpes vienam pret otru. Tā sadarbība un mīlestība tā rod, jā, un labklājība. Un labklājība tad rodās kopā. To. Tā kā viens vesels partneri, vīrietis ar sievieti, viņi katrs kā zobratiņš sadarbojās. Lūk, es beigšu šodien. Padalieties ar savām situācijām un savām domiņām komentāros. Līdz citai reizei.